Flex tests, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlam lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā, flex test, ha! Sporta raidījums Flexis atkal kopā ar jums. Maija mēnesī diezgan stingri dzīvojama hokeja jūtīs šeit Latvijā, bet laiku pa laikam vajag atgādināt sev to globālo lietu kārtību, un globālajā sporta pasaulē grozies kā gribi, tas karalis ir un paliek futbols, vai ne, Tom? Tā nu tas ir, un galu galā Eiropas čempionāts futbolā jau tepat ir piezadzies, un aiz stūra viņš ir klāt, un galu galā gan par to parunāsim, bet ne tikai tās. Mums vēl ir jānoskaidro arī nacionālajos čempionātos, kuri būs uzvarētāji. Viena no galvenajām intrigām ir Anglijas Premier League. Tāpēc mums ir īstais futbola spēks arī ieradies Ilvars Kostinkevičs. Čau, vīri! Ilvar, sveiki! Uzreiz saka, kurš uzvar un ejam projām. Manchester City. Nu, nē. Viņš X-ā, jeb Twitterī, X-ā. Viņš jau bija uzrakstījis, ka Manchester City... Pirms dažām nedēļām vai mēneši. Pirms mēneši tas jau bija. Jā, neko nevar palīdzēt viņam. Tagad pasēja punktus Arsenāls un Liverpool. Ja, tas bija tas brīdis, kad tu pateici, City būs uzvarētāji. Nebūs varianti. Viņi vēl nebija līderi, viņi, man liekas, trešie. Jā, viņi bija trešie. Jā, nu tā kārtība ir tāda, ka, ja mēs paskatāmies arī, nu tagad viņiem briest 4. tituls pēc kārtas Premier Līgā, un viņi sezonu par kruīz kontrolē sāk, un tad kaut kādā brīdī, kad vai tas ir sezonas vidus, vai ir pat sezonas pirmā apļa beigu daļa, kad saprot, ka tā kā tas deficīts bišķi pa lielu ir līdz tabulas augšgalam, tad viņi ieslēdz daudz lielākā ātrumā. Un tas ir tipiski City, bet kāpēc to viņi var izdarīt? Tāpēc, ka tur ir klase, tur ir meistarība, tur ir treneris visu to ķīmiju salic tā kopā, ka tur viss strādā. Un, godīgi sakot, dikti skumji, ka šāda komanda nav Champions League finālā. Es domāju, ka viņi bija, nu, teiksim, arī stiprākā komanda Champions League, bet ne pret savu iespēju izmantot, ko Reāla komanda regulāri dara. Un Reāls tagad ir jau līderis citā turnīrā, favorīts, var teikt tā. Nu, mēs parunāsim arī par to otru turnīru, par Champions League, arī tur fināls. Galīgi nav aiz kalniem 1. jūnijā Vemblī stadionā tiks noskaidrots uzvarētājs. Mēs arī pastīsimies, ko bookmakeri Olība domā gan par Champions League finālu, gan arī par Anglijas Premier League to spicītas dueli starp City un Arsenalu. Nu, City izskatās, ka tiešām soļo pretī 4. titulam pēc kārtas. Portālā X tu jau ierakstīja pirms pāris nedēļām, ka City varam taisīt pasākumu ciet. Nevarēja pirms sezonas to tikpat mierīgi rakstīt. Jā, bet ļoti interesanta situācija patiesībā bija. Vēl viena titula pretendente, kas man personīgi bija liels pārsteigums, ka Liverpool iesaistīsies cīņā par titulu. Viņi pazaudēja praktiski visu video līniju. Ja komanda pazaudē video līniju, man grūti atrast tos argumentus, kā šāda komanda var skrieties ar lielisku Arsenalu šajā sezonā un ar lielisku vai labu Manchester City šajā sezonā. Bet Liverpool fenomenālā veidā bija līdz pat finiša taisnai tur un pazaudēja tādās varbūt mazliet negaidītās spēles par to pašu Crystal Palace, zaudējot to spēli. Crystal Palace ļoti ilgi nebija uzvarējis. Nu, tur tās lietas sakrit, bet tas bija diezgan loģiski, ka viņi kaut kādā brīdī noiet no tās skatuves, jo tomēr nu, tu ar nomainītu, lai arī kvalitatīvi nomainītu video līniju, tā ielikt uzreiz čempionu titulu cīņā, nu, tas būtu liels pārsteigums un bija pārsteigums, bet žēl, protams, Arsenal. Protams, nav viss vēl zvanīts. Ļoti interesanti nians. Vēl dažas kārtas pirms beigām Arsenal bija liels pārsvars, rupi reiķinot 10 vārti plus mīnus bilancē. Un ko City izdarīja, viņi sadaldēja. Bet viņiem tomēr palika -1 salīdzot ar Arsenalu. Un iedomājieties situāciju, City ir +2. Viņi varētu, ja viņi būtu noķēruši Arsenalu šajā rādītājā, vai apsteiguši +1 būtu dabūjuši gūto zaudētu vārdu bilanci salīdzinot ar Arsenalu komandu, viņi varētu atļauties pat nešķirt nospēlēt. Viņiem joprojām ir tā lielā atbildības nasta, viņiem jāuzvar tā spēle. Bet viņu jauda ir tāda, ka es īsti neredzu argumentus paklupt. Un man ir ļoti, ļoti žēl, jo ja Arsenāla pagājušā sezona varbūt mazliet pietrūk tāds pieredzes cīņā par titulu, tad šo sezonu viņi bija tik jaudīgi. Šis jau bija solis uz priekšu, jo parasti kā viņi sāk, viņi pieviļ visus savus fanus, ka viņi pirmajā vietā un nokrīt kaut 4. Slikti labākajā gadījumā. Bet parasti viņi mēģina piemānīt sezonas vidu. Kungi, un ko darīt bija Tottenham Hotspur iepriekšējā spēlē? Es sapratu, ka tur fani nevarēja saprast, kuri fanoja par ko. Tur bija kautiņš starp faniem. Viņi bija gatavi, lai Tottenham zaudē, lai City iet pēc titulu, lai tikai Ziemeļa Londonas derbija lielākie konkurenti Arsenal neuzvar titulu. Cik tur viņiem starp stadioniem nebija baigi tālu? Nu labi, nav tā kā Liverpool. Ziemeļa Londona mazliet lielāk nekā cits pilsons. Tur nav, tas ir tuvumā diezgan. Tur izklausies ar, ka līdzjutēji viena priecājās, viena
brīdi tā kā nevar saprast, kad City gūst vārdus, kas notiek. Kas bija interesanti, 1-0 City vadībā un Heung-min Sons spēles beigas, viņš aizskrien tādā feinā izgājienā. Un Ortega, kurš tikko nomainīja Edersonu, kurš ar acis kaulu kaut kā tur ielaus un viņam sezona beigusies, tur varēja būt 1-1. Tur vēl pavērsieni bija, vēl tā Tottenham varēja iecirst tādus zobus City muskuļos, ka tik turies. Bet redzi, tomēr City ņem beigās un tieši miec. Tad tu saki, West Hams izredzes pret Manchester City pēdējā kārtā tu nevērtēties kaut kas. West Hamai treneris prom beigās Mojas sanāk, bet viņiem vispār sezonas otrā puse ir diezgan liela miskaste laikam. Es neteiktu īsti, ka viņiem tā kā izgāsta, bet viņi bija diezgan labās starp pozīcijās, lai to Eirokaus ceļazīmi izcīnītu un lai viņi būtu augstāk nekā viņi ir tagad. Jaunais gads viņam tur bija pagrieziens. Jā, bet redz, tik un tā es uzskatu, ka West Hamai diezgan laba sezona, bet redz tās prasības, tā, ka tu ej uz augšu un esi augstāk, no tevis prasa vairāk, vēl gaida vairāk, vēl tirgu, varbūt atbrīvojas kāds interesants treneris. Un bija apmēram dažas nedēļas iepriekš, var teikt, dažas nedēļas pirms sezonas beigām jau parādījās runas, un Moizam arī to jautāja preskonferencēs, kā jūs uzturat, ka runā par to, ka jums tur varētu būt, ka darbiņš beigsies pēc šīs sezona beigsies, tad runāsim. Šobrīd ir atbalsts, šobrīd viss ir kārtībā, bet kulāros jau un dzeltenā presa Britu medijos jau rakstīja, ka klubs jau tiekās ar citiem treneriem, jau 3 kandidātu saraksts. Lopetegi, es sapratu, ka laikam ir galvenais. Lopetegi, jā, viņš ir viens no tiem, kurš varētu būt numur 1, pat pareizi tu saki, bet jā, es īsti laikam neredzu. Es īsti neredzu, ka City varētu sagandēt pēdējā spēlē un West Ham netik stabila. Sezonas beigās, kā tu jau atsaucoties statistiku teici, ka viņi varētu pabojāt šo visu. Bet, tāds ir futbols, zin kā. Kāds nopēls, ja sarkano kartīti soda laukumā, viss komplektā ar 11, varam vēl padomāt, ja? Jā, tur tie pavērsieni visā dzīvē gadās. Tas pats iedomājums situācija. Ir kaut kāda sadursmes 7. minūtē, pat ne sarkanā kartīte. Ortega dabūja traumu. Edersons ir ārā, Ortega 3. vārdsargs. Es ātrumā pat neatceros, kurš bija 3. vārdsargs. Saprotiet, pie Šprits pēkšņi tiek spēlētājs, kurš nav spēlējis tajā sezonā Premjerlīgā. Tad tur tādi izaicinājumi var rasties. Nedroši iet spēlē un lietas notiek. Labi, tu Ilvar īsti netic tam, ka City varētu savu darbiņu neizdarīt. Bet Gerards Bowens var izdarīt darbiņu. Viņam laba sezona. Skatīsimies. Es Intri gribu atstāt dzīvu. Un katrā ziņā, lai kā beigsies sezona, pat ja sagriezīsies kājām gaisā un Arsenal uzvarēs, tas būs absolūti pelnīti. Var teikt, ka Angļiem patīk zirgu skrējiens. 2 vienādi zirgi un finišā vienādi ieskriet, un tad fotofinišs skatās, kuram tur zirgam platāka pēda, kurš tur ātrāk kries. Bet Arsenal savu darbiņu intrigas uzturēšanai izdarīs līdz galam ar Evertonu tiks galā? Pēdējā spēlē. Tu netici, ka viņi varētu paklupt? Es nedomāju, ka Arsenāls kaut ko sabojās savā frontē. Tur tikai... Es tagad neticu, ka pasaka šos vārds. Es neticu, ka Arsenāls kaut ko sabojās. Man tas nelīmējās kopā. Viņi jau sabojāja. Nē, parasti agrāk viņi sabojāja. Nē, tagad viņi līdz pēdējai kārtai noturēja. Un tiešām ļoti laba sezona. Un kas ir interesanti, vispār paskatīties uz šo laiku, tām visām pārējām City šobrīd ir tik fenomenāli spēcīgs kopumā pēdējos tur, teiksim, 7-8 gados bijis, kas skarbi tam pašam Klopam. Pat es teiktu, viņš tagad iet prom, iet no lielās futbola skatuves Premjerlīgā nost. Viens tituls par maz liekas. Teiksim, Liverpoola Klopa periodā spēlēja ļoti jaudīgi. Ļoti skatāms, skaists futbols. Tas pats attiecās uz Champions League. Viņiem tur, kur salauza Salāhu Sergio Ramos, vai ne? Spēles sākumā Champions League finālā viņi nomainīja. Salāhs bija tobrīd droši vien labākais spēlētājs varbūt pasaulē, vai ne? Bija super formā, vai ne? Un viņi beigās to finālu zaudēja. Un patiesībā to trofeju ir mazāk nekā Klopam, manuprāt, ar tādu sastāvu, ar tā, kā viņš uzbūvēja komandu, vajadzēja izcīnīt. Bet redz, tad sakrīt tas laiks, kad ir kāds vēl tikpat jaudīgs vai mazliet jaudīgāk šajā gadījumā City un Guardiola. Un Guardiola jau ir pateicis, ka nebūtu tāda Klopa, nebūtu tāda Anglijas Premjerlīgā. Es nebūtu tik jaudīgs, mana komanda nespēlē tik labi, jo tas, kā spēlē Klops un Liverpool, tas lika manai komandai riktīgi, tā teikt, jūt, kā elpo pakausī, ka viss notiek. Mēs izbaudījām fenomenālu laiku, es domāju, ar šo Guardiolas un Klopa
ēru, tāpat kā mēs izbaudījām Messi un Ronaldo ēru. Un īpaši jau tad, kad viņi abi kopā spēlēja vienā turnīrā, La Liga turnīrā. Es domāju, El Clasico, tas jau tur 3 mēnešus iepriekš viss bija sarakstījuši savos kalendārus arī Latvijā. Sporta fani, kad būs El Clasico, jo to baudīt ar visām tām zvaigznēm, tā bija fantastika. Un tagad pat šķiet mazliet kaut kā pietrūkst tajā, vai ne? Ko Klopps tagad darīs? Kas tagad plānā ir? Viņš noiet nost no Liverpools? Viņš vienkārši atpūtīsies. Es skatījos vakardien tieši dažādas Premjerlīgas video, un tur bija viens no tiem video fragmentiem bija arī pazibēja Klopps, un 2015. gadā viņš atnāca. Vēl tumšiem matiem, citāds, jauns, svaigs. Tagad var redzēt, piedodiet, saguris, sirms, vai ne? Tas apēd. Jūs iedomājaties, mēs arī kā žurnālisti, kad strādājam, intervējam trenerus, kaut vai izlases, Latvijas izlases režīmā, ir sastāvu paziņošana. Pēc tam ir pirmspēles treniņš un pirmspēles preses konferences. Tad ir individuālās intervijas, teiksim, GO3 vai kādās citās platformās, kas ir translācija tiesību turētāji. Tad ir pēcspēles komentāri, pēcspēles preskonferences, uzreiz pēc 2 dienām nākamā spēle, pirmspēles un tā tālāk. Premjerlīgā tas apjoms ir vēl daudz lielāks. Tas presens jau viņam nenormāli gars. Daudz, viņi tur pārunāšu jēgu. Ik pa brīdim jau tas pats Klopps sanāk bieži atsaukties uz viņu. Vienkārši Peps Linders bija viņa palīgs un ļoti bieži Klopps uz kausa spēlēm Linderu laida uz preskonferencēm komentēt un tā tālāk. Jo tas apēd. Un galvenais tev jau tie jautājumi ļoti bieži atkārtojas. Īpaši tādās pirmspēles, pēcspēles rutīnās, kad ir tādi standarti jautājumi. Tad kā mēs šeit apsēžamies, mēs varam ielīst pilnīgi citā teritorijā un sāk patiesībā runāt pilnīgi par citām tēmām un atverās kaut kāda jauna pasaule. Pirmspēles intervijā tu neprasīsi, kā tev šķiet, vai tas puisīts ar to plakātu, kurš tur bija tribīnēs, tas kaut kā motivēja, teiksim, Liverpools tos futbolists. Nebūs īstais jautājums, ja Liverpool tikko pagrūdus tur ar 1-3 vai ne, vai tam pašam Guardiolam City zaudējis tikko vai ne. Tas nogurdina ļoti, manuprāt. Ilvar, tu runāji par ērām Anglijas futbola Premjerlīgā. Man liekas, noteikti tā ir Tottenhamas kluba ēra un arī kaut kādā mērā visa Premjerlīgas ēra ar Harry Keinu. Kāds ir tavs mīļākais joks par Harry Keinu Minhenē? Nē, pats populārākais to mēs visi zinām. Kur ir Harijs Keins, tur trofejas kapī ir vai zaglis bijis, vai vienkārši tas trofejas kaps vēl nav iegādāts, jo nav jau ko tur ielikt. Es teikšu ārkārtīgi skarbi. Tas man no futbola viedokļa liekas tā netaisnīgi. Mana lielākā, teiksim, intriga, man būtu gribējies, ka viņš paliek Premjerlīgā, jo viņš varētu nokost rekordu. Bet viņš varētu aiziet prom no Tottenhamas Premjerlīgā uz citu Premjerlīgas komandu. Viņš bija ļoti tūs City. Viņš bija ļoti tūs City. Viņa gājiens uz Minheni ir diezgan loģisks. Minheni ir tā, kas izcīna trofejas, un šī ir tāda neparasta sezona, Minheni neizcīna trofejas. Noņemt lāstu, bet tas pats ir lāsts. Bet tas ir, manuprāt, tik nežēlīgi, jo mēs visi apzināmies, cik izcils spēlētājs viņš ir. Viņš ir super klases spēlētājs, daudzveidīgs, ar skatām futeni, ar darba spējām. Tai pašā Premjerlīgā atceros, bija viena spēle, neatceros, par ko spēlēja, un viņš skrien atpakaļ, strādā aizsardzībā, un viņš metas izklupienā gandrīz savā laukuma pusē, kur viņam nebūtu jālien, un iedzīvojas savainā. Viņam sadursme viss. Viņam tur principā nevajadzētu būt, vai ne? Bet viņš ar savu deksmi, savu attieksmi, savu paraugu, kāds ir futbolists laukumā, ir ļoti daudz laba futbola iedevis un ļoti daudz jaunos futbolus ievedis futenē, jo viņi grib būt kā Keins. Netaisnīgi, bet vienu lietu gan es esmu pārliecināts, viņš nepaliks tukšā. Viņš tiks pie trofejas. Varbūt jau šajā vasarā. Tātad tu liec jau uz Angliju Eiropas čempionātā, ja? Ja man tā akli jūs man prasītu, hei, pasaki finālu, nelienot pat režģos iekšā, kā tur komandas var satikties ar ko un tā tālāk, Francija, Anglija laikam būtu mana prognoze. Būtu skaists fināls. Jā. Fināls. Un Anglija var uzvarēt. Un man mazliet viena lieta mulsina. Viņiem ir ārkārtīgi jauni talanti. Es atļaušos apgalvot, ka, teiksim, ja 22, 23, tas pats Bukajo saka, jauns zelis vēl, bet jau tāda sajūta, ka viņš veselu mūžību spēlē Premjerlīgā, viņš ir tāds, kurš žargonā sakot taisa rezultātu. Man ir tas lielais jautājums, vai tādi puiši
Bellingams, Fodens, nezinu, Palmers vai būs startā, nebūs startā, Saka. Vai tādi veči var uztaisīt rezultātu? Jo tas būs ļoti jauns sastāvs, kas spēs, tā teikt, varbūt iespējams uzvarēt trofeju. Tā man lielākā mīkla, jo parasti ir tie 28, 27. Tas sastāvs ir mazliet nobriedis vairāk, parasti tas, kas atnes tās trofejas. Tevis minētie spēlētāji, un vēl pieliekam klāt Harry Kane, tā ir šobrīd talantīgākā priekšējā līnija izlašu futbolā? Tā, nu, uzreiz jāiet tā kā solīt atpakaļ. Eiropas izlašu futbolā. Jā. Eiropas. Šobrīd tas mums ir Eiropas. Eiropa interesanti. Es varbūt bez dziļas analīzes, ko mēs te ātri izurpsim cauri, bet, ja es pateikšu, ka jā, es domāju, ka es nebūšu melojis. Jā. Mēs, protams, varam sākt lipināt arī francūžus kopā, jo Mbappé arī nekāds pensionārs nav un tā tālāk. Bet, redz, Francija arī ir tā izlase, kurai ir tāds garš, ļoti labu spēlētājs saraksts. Pirms arī iepriekšējiem finālturnīriem ir tā, ka viņi uzliek pirmo sastāvu, un tad tu paskaties, kas ir soliņi sēž, un tad tu saproti, kas paliek mājās, ka viņi 3 izlases būtu aizveduši, un tās visas 3 varbūt par ceturtdaļfinālu, varbūt spēlēt ceturtdaļfinālā. Pilnīgi reāla lieta, vai ne? Un Anglija arī, nu, vai tāpat Spānija. Tur to varbūt tik daudz spilgtu talantu nav, lai arī ar visiem Pedri Gavi tā arī nevar teikt, vai ne? Un tie visi Jamali un visi, kas tur ir nākuši tagad iekšā arī Barcelonā, nu, tur ir kosmos, ja? Fermīns arī tikko Spānijas čempionātā iesit 2 golus, jauns zēlis. Jautājums ir, vai futbola pasaule var pagriezties atkal mazliet tā kā kājām gaisā, jo tas, ko mēs redzam, visu laiku ienāk kaut kādas jaunas lietas. Nu, ko vēl jaunu izdomāsim? Pirms 15 gadiem, kad Spānija 8., 10., 12. gads dominēja, viņi izdomā falšo devītnieku. Nav tā kā izteikti uzbrucēji Smailē. Fabregas tur kaut kur ir, un visu laiku viņš tur izpeld iesit golus. Fabregas nav nekāds Smailes uzbrucējs, bet viņš tajā laikā Spānijai pēkšņi ar treneri jauniem vedumu taisīja rezultātu. Un tagad man tā lielā mīkla, un Anglijas Premjerlīgā, ko mēs pēdējos gados redzam, malējs aizsargs pēkšņi šūs par centra pussargu. Nu, kādreiz tā nebija. Un tagad tā jau ir norma. Ja? Uzbrukumā ejot, malējs aizsargs, viens no 2 lien iekšā un ir centra pussargs. Veicina to, ka ir lielāka bumbas kontrola, vairāk spēlētāju piesātnājums tur vidu. Un tagad mana mīkla, tagad trešoreiz atgriezīšos pie tā, ko es gribēju teikt, vai jauns sastāvs var vinēt finālturnīru. Visu laiku ir bijis tā paradigma, jeb uzskatu sistēma, ka tā nevar būt. Ja? Bet varbūt Angļi kaut kādā mērā salauzīs. Skaidrs, ka Pickfords nav nekāds jauniņais vai Maguires, kurš būs aizsardzības droši vien centrā, vai Kals Walkers. Ja? Bet tā priekšējā līnija, ko jūs sakat, vai nav talantīgākā, man gribās teikt, ka viena noteikti, bet varbūt pati. Ja? Treneris nav šajā visā komplektācijā varbūt solīt atpakaļ. Vismaz Anglijā pašā ir diezgan liela kritika par viņu. Nu, labi, Angļiem parasti patīk. Ja tu neuzvar turnīri, ir kritika. Nē, es domāju, ka kopumā ar treneri tur viss ir kārtībā. Un viņam, protams, būs, iedomājies, jāatstāj malā, piemēram, Palmers, iespējams, ja? Iedomājies, Čalis 20+10 ar asti veids Premjerlīgā. Jauns puisis lauž visus rekordus, tik jauns, tik daudz golu, tik daudz rezultātu piesveic, spēlē fenomenāli vienkārši. Kāds no viņiem būs jāatstājas tā soliņa? Un tas būs... Tur fanu bāzīt uzreiz blakus ir, kas uzreiz... Un jautājums, vai treneris tā, zin, kā pie tā Palmera pateiks, klausies, mans redzējums ir tāds, bet 30 minūtes droši kā bankā, 60 minūtes tur nāc augšā un tu taisi rezultātu tā, kā vajag. Ja? Es ar tevi absolūti reiķinos. Kā tajā ģērbtuvē kartupeļus, tā teikt, vai virtuvē mizojot, tie kungi saliek tās lietas. Bet, manuprāt, ka tāda mana sajūta, Southgates ir labs treneris un ir tāda cieņa tāda spēlētāju vidū. Tur tā ķīmija, man liekas, tur viss ir kopumā. 2 soļus noejam vēl no Eiropas čempionāta. Mēs jau pamazām viņā ielecām iekšā. Es gribētu tev 2 jautājumus uzdot. Pirmais, ja tev nebūtu jākomentē tagad svētdien, Anglijas Premjerlīga, kuru spēli skatīties? Arsenal, Everton vai City, West Ham, vai visu laiku jāslēgā ar kanālu, vai arī mēģināt kādu citu taktiku piekopt? Ņemot vērā, ka ir tā bēda, ka spēles vienlaicīgi sākās. Ir zinām iemesli tam. Jā, jo kā es parasti daru, kad Premjerlīgā, piemēram, tagad tikko bija Chelsea Brighton spēlē, pēc tam Newcastle Manchester United spēlē, es pirmās 15 skatos minūtes tā, kas spēle ātrāk sākas. Ja tur jau izšķirās,
var redzēt iesit golu, tad es lecu un sāktu ar pirmo minūti, teiksim, tādu Manchesteru Newcastle. Ja ne, tad es turpinu skatīties līdz atslēgas brīdim, kad jau, var teikt, tiek spēle izšķirta. Nu, cik jau var spēle izšķirt 90 minūtēs. Un tāpēc ir bieži vien ļoti uzmanīgi jāuzmanās ar secinājumiem. Tur noskaties kaut kādu pusspēli, vai es redzēju 80 minūtes. Patiesībā 82. minūtē bija atslēgas brīdis. Tā ir ļoti bieži futbolā. Un tu izdari secinājumus, tu pasaki tur kaut ko par to spēli, un ja tu to visu spēli neesi redzējis, ļoti uzmanīgi ar secinājumiem. Bet noteikti City West Ham. Noteikti. Sākam ar to? Jā, 100%. Jo, ja City ātri iesit 2 vārdus, tad droši vien varētu arī aiziet paskatīties, kas tur notiek. Ja? Bet, principā, ja ir kaut kāda muļāšanās, jo tā ir atslēgas spēle. City uzvar, viņi ir čempioni. Ja? Bet sākās ar 0-0. Ja? Viņiem sākumā ir tikai 1 punkts, kas viņiem nedara. Tur ir tā lieta, tas plus-mínus vārdu starpība. Arsenal Maleč, ka viņi spēja noturēt to plusiņu nelielu sacensībā. Ko tu darīji kā skatītājs, ne kā komentētājs pie scenārija, iedomātā scenārija, 85. minūte, City West Ham ir... 1-1. Nē, man vēl labāk. Kaut ko garšījā. Nē, teiksim, tam scenārijam ir jābūt tādam, ka vajag vārtus kā City, tā Arsenal, kas iesit beigās. Nē, es skatos City spēli, jā. Tad tu skaties vairāk. Es skatos. Follow the leader. Tā ir atslēgas spēle, jo Arsenal, piemēram, maļ tur otrā spēlē 5-0, vai ne? Vai kaut vai ir tas pats neizšķirts, bet izšķirās jau tai otrā. Ja? Ja City iesit, viņi visu dabūja to, ko viņi grib dabūt. Vai ne? Arsenal tur var kaut kādā 20 golus sist, bet no tās spēles ir atkarīgs tikai tas, ka viņam 3 punkti jāpaņem. Un ko tu dari kā komentētājs šādos brīžos? Tu stāsti par abām spēlēm skatītājam, vai tu esi tās skolas piekritējs, kas saka, es komentēju to maču, kas man ir iespējams, ir kāds skatītājs, kas grib noskatīties šo spēli, viņš ir aiztaisījis visu pārējo cietu, un viņš pēc tam grib atkārtojumā skatīties otru spēli. Man tur arī viena piebilda, bet pasaki. Piebilda ir tā, ka pēdējā kārtā jāseko līdz paralēli. Nē, viņi rāda ekrānā paralēlos rezultātus. Pagājušajā nedēļā bija tā tabula tieši ar Lutonu. Es tādu, ko tad centos stāstīt visiem rezultātiem, viņi parāda rezultātus paralēlēs spēlēs. Bet tur ir viena nianse, kā es esmu savulaik diezgan bieži piekopis, ka es saku, ka hei, tagad mazliet ieskatīsimies citos spēļu rezultātus. Tie, kas grib ierakstā skatīties, mēs uz 15 sekundēm aizvaram ausis, jo tu jau ar to skatītāju sarunājies. Ja? Tu pasaki viņam, viņš saprot, hei, labi, tagad 25 sekundes uzņem chronometrā, ka neklausos, es ātri pasaku rezultātus un eju tālāk, jo vēl lielākas daļa cilvēku nav tik dulli. Ja? Un viņi skatās jau tāpat kādā no sociāltīkliem, kuros redzams, kā paralēlā spēlē rit. Un šādā brīdī nav variantu. Pareizi tu saki, Tom, tabulas parādās, tur visu rāda vai neseko līdzi, tā teikt, tiešraidē un dzīvajā tabulā, bet lielākā daļa jau interesē, vai tā spēlē ir tā cena vai nav, kāda šobrīd tā situācija. Un, ir jāseko līdzi. Īpaši jau pēdējā kārta vispār izņēmums. Citās kārtās tur 25. Tas ir atkarīgs no tā, kā uzņēmums ir pateicis, kāda ir koncepcija. Jo tik tiešām mēs starp tiem dūlajiem, kas ļoti daudz spēles ierakstā skatās. Un līdz ar to man tas bišķi apēd to intrigu, vai ne? Labi, mēs ļoti daudz pa augšgalu runājam par apakšgalu. Luton, Burnley un Sheffield lido ārā. Viss korekti. Ja? Tur nav tā, ka tev kaut kāds pārsteigums vai kaut kas tam līdzīgi. Nottingham, tas arī tas, kā es apmēram redzēju, ka tās ir tās komandas, kas tur savā, tās 4, var teikt, Nottingham arī klāt. Man nebija īsti skaidrība par Brentfordu, vai viņi šo zonu tā kā droši paliks vai nē. Tā bija man tāda mīkla. Un mīkla man bija Everton komanda, jo tie pēdējo sezonu signāli ļoti nepatīkami komandai, bet viņi tā diezgan sparīgi to sezonu aizvadīja. Protams, tie atņemtie punkti, un ja mēs matemātiski rēķinām tur tos 8 punktiņus, viņiem atņemtos pielikt klāt, viņi vispār absolūtā drošībā, bet tomēr varēja redzēt, ka tur tomēr ir bijis mazliet cits līmenis nekā tas apakšgala 3. Par Burnley žēl. Ja Šons Daičs būtu vēl Burnleyā, man būtu vēl vairāk žēl, bet tā kā viņi nomet pašvainīgi. Sheffield mēs nepieminam, viņi bija ļoti tālu. Sheffield bija mazliet saguruši, tur beigās viņi nodarbojās ar lielu labdarību un laboja tos antirekordus, ielaisti vairāk nekā 100 vārti un pēdējā kārtā vēl var uzlabot to rekordu. Par starptautisko futbola klubu, tādu kā karti. Mums arābu pasauli
Skaļi ar lieliem naudas maisiem ienāca. Kristiāno devās uz turieni, vēl veselu virkni ar tur liels bars. Zināmiem spēlētājiem, MLS ar Lionelu Messi. Tu redzi, ka reāli tā futbola karta varētu, 5, 10, 20 gadu laikā mainīties, un Eiropas līgas patiešām varētu, nezaudēs pozīciju. Jā, Čempionlīgas formātu maiņā, vēl vispārējo. Es jums iemetīšu ķeķerīgu domu, par kuru es esmu domājis, tāpat kā es domāju, kas notiks ar futbolu pēc 100 gadiem vai 200 gadiem. Ja jums interesēs, varu padalīties ar 2 lietām. Tātad viena lieta, domāju, ka ne, ka Amerika nesacentīsies un nevarēs sacensties, tuvie austrumi īsti arī ne, bet tūlīt es paturpināšu domu tajā sakrā. Redz, tās laika zonas, tas ļoti daudz ko izmaina. Amerika dzīvo savā pasaulē. Cita lieta, ka Amerika pati par sevi kļūst par produktu daudz jaudīgāku. Ja? Pat paņemot zvaigznes norietā, viņiem futbols iet šādi augšā. Un tas ir lieliski. Ja? Teiksim, no FIFA viedokļa un Starptautiskās futbola federācijas viedokļa futbola hegemonija turpinās vēl lielāks uzrāviens. Tas pats 90. gados ar Amerikā organizēto ASV pasaules kausa fināla turnīru. Ja? Baigais uzrāviens aizgāja šai valstī. ASV izlase arī mēs redzam, Alleži ir ļoti zolīti cienīgi pasaules kausos. Viņi labi spēlē. Bija viens brīdis, kad Premjerlīgā bija vairāk Donovans un vēl vairāki labi spēlētāji. Bet viņi dzīvo savā pasaulē, tur tas futbols mutuļo vārās un viss notiek. Skatītājs skaits ļoti pieaug un tos tradicionālos amerikāņu sporta veidus tur ēd nost jau, vai ne? Tas ir viens. Otrs, ko es gribēju teikt par tuviem austrumiem. Man ir aizdoms, tāda man hipotēze, ka kaut kādā pārskatāmā nākotnē kādas no tuvu austrumu komandām sāks startēt Čempionlīgā, UEFA Čempionlīgā. Eirolīgā basketbolā. Tagad es domāju, kas būs ātrāk, Uleba Eirolīgā vai... Tur jau, man liekas, es nevaru pakomentēt šo. Tā virzās, ja? Ir virzās. 26. gads ir nolikts, kad Dubais komanda varētu startēt. Redz, ka te jau sāk precedenti. Es domāju, es par to nezināju, godīgi sakot, bet es par futbolu uzreiz, kā sāka braukt tie zvaigžņotie spēlētāji uz turieni. Spānija taču ir taisa savas spēles turieni, kausa spēles. Jā. Tā kā tur jau kaut kāda... Tā globālā futbola izplašanās, Manchester brauc uz Āziju, brauc uz Ameriku, spēlē pārbaudas spēles, arī iegūst popularitāti, tirgo kreklus, tur viss griežās no biznesa viedokļa. Bet mēs redzam, ka Saudarābija un tuvie austrumi, tur tās naudas ir tik daudz, ka nevar iztērēt viņu. Nevar. Iedomājieties situāciju. Viņi atnāk nevis ar 20 miljoniem, bet viņi atnāk ar miljardiem uz UEFA. Saka, klausies, sadarbojamies. Pielaidiet 3 komandas mūsējās klāt. Mēs iedosim jums tur dažus miljardus, vai ne? UEFA tā domā, dienas beigās par dažiem miljardiem tā kā bagātāk. Kāpēc ne? Turklāt vēl jau arī tās zvaigznes tur aizceļo. Tagad skaidrs, ka Kristiāno Ronaldu ir jau, teiksim, ja iedomājies kalnu slēpošanu, tad viņš jau tur slalomā finišā laiž, vai ne? Bet būs jau arī citas zvaigznes, kas kādā brīdī aizies, varbūt ir arī spilgtas un tas ir garšīgi. Un tas ir garšīgi, jo tur jau tādas zolītas komandas ar zolītām zvaigznēm spēles var pārdot stadionu pilni un tālāk. Es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums. Un tad es atgriezīšu pie tās citas domas, kas notiks ar futbolu pēc 100-200 gadiem. Mums bija ar FK Alberts, maniem komandas biedriem, mēs braucām uz Skotiju, uz Glasgow derbiju pirms gadiem 7. Un mēs diskutējām vilcienā braucot par šo tematu. Un mana doma bija tāda, vai futbols būs mūžīgi tik populārs. Un kas var iztraucēt? Es skatījos no tā viedokļa, kas futbolam var iztraucēt, jo globāli, es domāju, futbols būs ārkārtīgi populārs vēl daudzus gadus. Bet mēs redzam, kas notiek ar sabiedrību. Paskatāmies, kādi bija cilvēki pirms 100, 200, 300, 400 gadiem. Viņi bija īsi. Kas notiks pēc iespējams 200 gadiem? Viņi būs ārkārtīgi gari. Vai 2,30 metri garš cilvēks varēs spēlēt futbolu? Man tas ir jautājums. Es nezinu, vai mēs tik tālu nonāksim. Viņš sāk smaidīt. Iespējams, cilvēki pēc gadiem 200 būs tik gari. Ja jau viņi kādreiz bijis, mēs redzam, ka cilvēki paliek garāki. Vidēji rādītāji to rāda. Bet vai 2,30 metri vai 2,80 metri cilvēks varēs paspēlēt futbolu? Man ir liels jautājums. Mēs jau varam piekļūt savus spēles laukumu, spēles noteikumus. Jā. Tā kā es iemetu tādu pārdomām domu.
pie kuras es nonācis, man nav atbildes, protams. Bet man ik pa brīdim atnāk prātā tā doma, un kas notiks ar to? Ka futbolu var ietekmēt nevis, tur nav naudas futbolā vai nav talantu futbolā. Futbolu var ietekmēt tas, ka cilvēki būs pārāk gari, viņi nespēs. Vienkārši viņi lūzīs kājas, rokas un viņi nespēs skriet. Es biju domājis par to versiju, ka cilvēki vispār īsāku laiku kaut kam pievēršās un spēj nokoncentrēties un uzmanību pievērst tam, domāt par to, kā šobrīd ar sabiedrību attīstās, ka 90 minūtes arī nebūs stipri. Un visi šie telefoni jāpaliek dūlam. Es taču esmu ar jums vienā laikā audzis. Mums, teiksim, tas pats NBA svētdienā 4:00 tur vispirms 3 no līdz 4 bija apskats. Reiz nedēļā rādīja televīzijā. Tu noskaties to apskatu, kur citu spēju rezultātu tabulas parāda, un tad ir viena spēle. Un tie bija svētki, tas bija notikums. Un tagad tu vienkārši... Ir svētki. Bet tu uz katru stūri, kur griezies, tu vari tikt pie satura. Ja? Un tas ir lielais izaicinājums, tā attēšanās lieta. Vai tas arī nenodarīs pāri? Tradīcijas ir spēcīga lieta, un tas līdz šim ir strādājis arī tajā pašā Premjerlīgā. Stadioni ir pilni, skaitļi ir labi, bet mēs visu laiku par Premjerlīgu runājam. Apmeklētākais turnīrs Eiropā ir Vācijas Bundesliga. To daudzi nepievērš tam uzmanību, bet īstenībā tā, kā daudz nepievērš. Vienkārši tā, mēs runājam par La Līgu, Premjerlīgu, bet Bundesliga ir tā, kas šo ciparu velk visaugstāk. Par Bundesligu Xavi Alonso nākamā darba vieta. Xavi Alonso ir brīnišķīgs stāsts. Pēc termiņa. Leverkusens. Zinedins, jautājums kāds? Kāda ir nākamā darba vieta pēc Leverkusens? Tagad pagarināja līgumu, bet arī... Ja viņš dotos prom, tad skaidrs, ka Liverpoolē krāsas atbrīvojās un tur tā saite ļoti tieši Ancelotti no Reāla prom neies šobrīd, tā kā, cik man zināms, varbūt kaut kas mainās. Bet tas būtu nākamais virziens ļoti loģisks. Drīzāk jautājums, ko tagad Inhen darīs ar treneriem patiesībā? Tur es saprotu, ka Hansi Fliku pat ir uzrunājuši, un tur šobrīd diskusijas turpinās. Traki, jā. Jā, Minhenai neuzvarēja titulu labi. Ik pa brīdim tas notiek, un Bayern 0-4 fenomenāla sezona, fenomenāla. Bet arī, kurš varēja gaidīt, tad jau drīzāk Bayern 0-4 uzvar nekā Leicester uzvar, vai ne? 2016. Bet notiek tādas lietas, un Tottenham var kost pirkstos, jo ja nemaldos, Tottenham toreiz bija pat otrā aiz Leicesters. Tā bija tā sezona, kur jebkurš, kurš ilgi nav vinnējis titulu Premjerlīgā, viņš varēja uzvarēt. Palaid garām. Leicester arī nebija ilgi uzvarējuši. Tas saucās, jā. Bet man liekas, Bayern fans šajā sezonā bija tik tālu novests, ka mūsu šeit TV3 grupas sēkas lielākais Minhens Bayern līdzjutējs Andrejs Mēters, TV3 ziņu dienestu vadītājs, kad es viņu centos pavilkt uz zobu pēc atbildes spēles pret Madrides Reālu. Viņš teica, labi, ka tā, šādi ir labāk nekā zaudēt Dortmundē finālā. Redz, tur izšķirs šipsniņas. Manchester City bija šādu, es domāju, es pat teikšu tā, šāda attālumā no uzvaras Champions Līgā. Jā, viņi izstājās vēl saulaicīgāk, ja? Bet principā tik tuvu viņi bija, manuprāt. Un tas pats ar Minhenes Bayern. Pilnīgi reāli uzvarēt Champions Līgā. Forši viņi spēlēja. Viens jau tikai var uzvarēt, un beigās, Dortmund, protams, tur neviens īsti negaidīja viņiem sezona, ne tuvu, nebija tā kā izcila, ja runājam par Vāciju, jā. Un vairāk tādi, tas pats Schlotterbecks aizsardzībā, viņš tagad ir arī Vācijas izlasē kandidātus, pat ne kandidātus, viņš jau ir nosaukts, vai ne, bet jau absolūti arī nestabila sezona, kļūdas un vispārējais, un viņi tik un tā kaut kā spēja tajā finiša taisnē tik jaudīgi nostartēt Champions Līgā un aizgājus tur. Un kurš uzvar? Līdz kurai minūtē vadībā ir viena, un tad beigās uzvar Reāli? Apmēram. Laikam jau, es nezinu, es laikam tajā visā loģikā arī kā Reāli izcīna tos titulus. Viņi tā lien savu Radetes acī, un šī nav pirmā sezona. Entās sezonas viņi jau ir līdeši savu Radetes acī un uzvarējuši titulus. Tad Reāli, es īsti neredzu argumentus, jā. Bet Dortmunde nospēlēja ļoti labas pēdējās spēles Champions Līgā. Ļoti labas. Ja viņi tādā līmenī var nospēlēt finālā, tad mums būs interesanti. Interesanti, jebkurā gadījumā būs, bet jā, tā ir. Vēl viens turnīrs, kas futbola pasaulē tuvojās, kam mēs pagaidām vēl nepieskārāmies. Laiks arī, Ilver, ar tevi, protams, lido ārkārtīgi ātri. Uz priekšu laika mums nav daudz atlicis. Baltijas kauss futbolā arī tūdaļ pat jūnija sākumā. Kādi ir tev pirmie iespaidi par
jauno treneri, par izlasi. Mēs turpinām izmantot vārdu vektors. Mēs sakam, vektors kāds ir uzņemts tagad. Nē, vektoru mēs varam izmantot kā fizikas terminu, bet vektors nav tur, jo vektors jau var iet arī tur un tur. Tas, ko mēs redzējām pirmajās pāris spēlēs Nikolato vadībā, vairāk ar bumbas kontroli spēlēt un spēlēt plaši. Tātad, ko nozīmē futbolā spēlēt plaši, vairāk izmantot laukumu, jo bumba, kā mēs zinām, ceļo ātrāk nekā futbolists. Tas ir tas, ko futbolā īpaši jau bērniem, kad viņus apmāca taktiski, sit pa pirkstiem vai sit pa kājām treneri verbālā veidā. Viņi saka, hei, tu sāc kā aizsargs un tu skrien pāri visam laukumam. Tu nevari nekādas lielas lietas izdarīt. Tevi noķers, tu piekusīsi un zaudē. Bet, ja tu iedod precīzi taisnu piespēles priekš, nākamais iedod atkal taisnu precīzi piespēles priekš, tu vari, kā mēs zinām, ar diagonālu piespēli, tu vari vienkārši no labās malas, tur Kals Walkers iedot šķērsām uz kreiso malu, un tur notiek lietas, vai ne? Grīlišs skrien jau sodlaukumā iekšā. Bumba soļo ātrāk, un tas, ko es redzēju, ar bumbas kontroli vairāk gribam spēlēt, aizsargi ļoti plaši, malējie flangos. Un līdz ar to šādā veidā mazliet vairāk spēlēt, ne tikai tā dullu uz priekšu, tas nebūs pareizi, jo taktikas ir dažādas. Vektors uz priekšu arī var strādāt, un tad, kad Gutkovskis Ulbrichts bija labā formā, tas tai pašā nāciju līgā, kurā mēs uzvarējām savā grupā, ļoti labi strādāja. Es arī, tāpat kā es iepriekš teicu, ka virtuvē mēs esam ar tevi mizojam kartupeļus, mēs arī runājam par visādām lietām. Es ik pa brīdim arī nonāku futbola virtuvē. Es zinu vēl kaut kādas lietiņas iekšā, kas tur notiekās, un tās vēsmas labas tajā virtuvē ir. Tagad ir lielais jautājums ir tāds. Ir tikai pāris spēles palikušas tajā Baltijas kausā, un pēc tam mums ir jāstartē Nāciju līgā. Kādu ceļu viņš izies, un man ļoti interesē sastāvs, kādu viņš nosauks tagad. Jo, būsim godīgi, varēja redzēt, ka viņš bija iedziļinājies, viņš bija skatījies Latvijas izlases spēļu ierakstus, viņam priekšstats kopumā par Latvijas spēlētājiem labākajiem bija, bet ļoti intensīvajā virslīgas periodā viņš varēja klātienē, un klātienē ir pilnīgi cita bilde, kā video skatīties. Tur bieži vien aizkadrā paliek, ko vārtsargs dara, kad notiek uzbrukums. Tu redzi klātienē skatoties, ko dara vārtsargs, kur viņš pārvietojas, kāda viņa ķermeņa valoda, ko kāds aizsargs, kurš ir palicis, pieslēdzies, nepieslēdzies, ko viņš dara. Tur ir ārkārtīgi daudz informācijas, un tagad viņš šajā īsajā periodā no marta līdz jūnijam būs savāds ārkārtīgi daudz informācijas. Un kāpēc es saku, man ļoti interesē, kādu sastāvu viņš nosauks. Būs pārsteigums, sajūta, ka būs, ja? Man šķiet, ka kaut kādām 3 personālijām vajadzētu atnākt tādām, kuras mēs īsti varbūt pat negaidījām. Redzēsim. Man grūti pateikt, varbūt viņš nosaprinās tās domas, ka tie čaļi, kas bija izsaukti, ka tie arī ir vislabākie un neko viņš vairs šajā ziņā nemainīs. Bet man šķiet, ka vajadzētu atnākt dažiem jauniem spēlētājiem vai kaut kur apritē bijušiem, bet ka viņu loma varētu kļūt krietni nozīmīgāk, jo viņam ir bijis laiks apskatīt, novērtēt, izanalizēt. Un tad ir tas jautājums, vai viņš tādiem iedos uzreiz iespēju un notestēs tajā Baltijas kausā, vai arī, ņemot vērā, ka palikuši tikai 2 spēles, viņš liks šobrīd uzreiz optimālo sastāvu, bet tos, tā teikt, jaunpienācējus viņš pamazām iesaistīs un ar tiem sāks rēķināties ilgākā nākotnē. Jautājumu joprojām ļoti daudz, bet tas ir tas, kas mums sportā patīk. Mums ir intrigas, mums ir nezināmais, un tad mēs varēsim baudīt to visu. Un baudīsim Liepājā. Vismaz pirmā spēlē. Jā. Baudīsim Liepājā un baudīsim virslīgu. Daugavpils ir tādu kokteili uztaisījis. Pirmdienas vakarā taču ir līderu duēls ar Daugavpils līdzdalību. Kārtīgs vasaras smūtijs atnāca. Kurš to varēja paredzēt? Tā, ka es Daugavpilī, es neatceru, es prognozēju 6. vai 7. vietu, tad, kad pirms sezonas palūdzu žurnālistiem veikt prognozes. Bet šo es negaidīju. Šķiet, ka ir nesatricināms tas 2 augšā, 4 pa vidu un nosacīti 4. Intrigas ir visās, tā teikt, apgabalos. Aude noteikti vēl ies uz augšu un tur to kulteni taisīs. Bet kas ir Daugavpilī interesanti? Viņam ļoti maz ielaiž un labām komandām tā ir firmas zīme. Maz ielaistu vārtu. Viņi tikai 7 vārtus ir ielaiduši pagaidām. Kas, Ilvar, tavuprāt, ir reālāk sezonas beigās? Daugavpils sezonu noslēdz top 4 vai Liepā ielaužās top 5? Kā man patīk šīs līnijas. Man liekas šobrīd vienos vārtos, ka Daugavpils top 4.
Tas liekas neticami, ko es tagad saku. Daugavpilī, tur vispār var rīkot kaut ko? Esplanādē neesbijis, baigi jauka atmosfēra. Tās būs patīkamās galvas sāpes. Jā. Būtu burvīgi. Liepāju top 5 es neredzu. To sezonu Liepājai vēl var glābt? Ja top 5, nē, nu vismaz, lai nav Viņi šobrīd spēlē sliktāk nekā ir sastāvs. Man īsti nav skaidrs, kāpēc tik haotiski Tamas visu laiku ir rotējis sezonas ievada daļu sastāvs. Sagatavoties sezonā. Tad Dodo ir uzbrukumā, tad Dodo ir aizsardzībā. Hei, Dodo vienmēr ir tā kā bijis uzbrukumā, ko viņš aizsardzībā dara. Nu, tas man nav izskaidrojums. Jā. Un tavu prognozīte par čempionu? Latvijā? Jā. Šobrīd super agrā prognoze, pārāk agrā prognoze. Man sanāks iet mazliet varbūt... Es prognozēju pirms sezonas, ka tā būs Rīga FC. Cik tur 5 punkti tagad starpā, jā? Nav daudz. RFS spēlē labāk šobrīd. Bet viņi ar punktiņus pasēja. Pie tās pašas prognozes. Visticamāk kļūdīšos. Bet teikšu, ka Rīga FC. Par prognozēm mēs iesākām raidījumu ar Premjerlīgu, ar intrigu tur, kur ir vai nav noslēdzošajā kārtā. Un paskatīsimies arī, ko Olibet bookmakeri tad domā par Anglijas futbola Premjerlīgas sezonas beigām. 2 interesējošās spēles, protams, ir Manchesteras un Arsenal mači, un Manchester City savā laukumā tiekās ar West Ham United. Ja City uzvar, viņiem ir 4. tituls pēc kārtas kabatā, bet ko Tom saka Olibet bookmakeri? Tā būs? Olibet bookmakeri saka 90% varbūtība, ka Manchester City to spēli uzvarēs. 90%. Nu, tas nav tā, liela, ja? Tas nav tā, ka drusciņi Vesthamai 5%, pat veseli 5%. Diezgan daudz. Un 7% neizšķirtam. Bet es ceru uz pārsteigumiem. Tur pēdējā sezonas spēle. Viss var. 90% ne tuvu nav 100%. Ne tuvu, jā. Ne tuvu. Tur lielākā daļa vēl ir 10% pieejami. Bet otrais mačs interesējošais, protams, ir Londonas Arsenal un Everton duelis. Arsenal arī ir diezgan izteikti favorīti šajā spēlē pēc Olibet bookmakeru domām, bet varbūt ne tik lieli kā Manchester City savā duelī. Arsenal uzvarai Olibet bookmakeri atvēl 85%, Everton panākumam 15%, neizšķirtam 8,3%. Un vēl ir Champions League fināls. Man vienkārši ļoti patīk, kā saliekās kopā šie visi procenti un sadalās favorīti. Madrids Real 61%, Dortmunds Borussia 18% un neizšķirta, ka tā spēle varētu noslēgties, ir 23%. Kungi, kurā no šīm 3 spēlēm mēs varam sagaidīt, ka saka, šis neiziet, ka tu uzliec uz favorītiem? Kurš neiziet? Vai kāds neiziet? Tur ir neizšķirta iespējamība, neizšķirts vai otrs uzvar. Būs kaut kur? Man liekas, visreālāk, es piekritīšu bookmakeriem, es teikšu, ka visreālāk tas ir Champions League finālā. Jo man personīgi arī liekas, ka Anglijas klubi savu darbiņu sezonas izskaņā paveiks savu skatītāju. Izdarīs savu uzvarēs abi divi. Arsenal uzvarēs, City uzvarēs savus uzvaras, sezonas uzsāks ar uzvarām, jā, bet neizšķirts Champions League. Pagaidiet, es tagad no galas neesmu, bet man vismaz radusies sev, ka Champions League bieži noslēdzās neizšķirt pamatlaiks. Vismaz tā sajūta palikusi atmiņā. Tur bija viens periods, kad bija Eiropas. Reāli nospēr spēles beigas, tad tā ir. To viņi ir ļoti talantīgi, jā. To viņi prot. Bet Eiropas līga, ja tā salika kopā, bija viens periods, kad tā bija. Visbiežāk Latvijas kausā vienu brīdi bija. Reāli Latvijas kausa finālā pamatlaiks vienmēr ir par maz. Nav ko mažoties, uzreiz rakstam 120 minūtes jāspēlē, un tad skatās pendels. Jā, ja tu nevarēji tikt uz spēli, tu čomiem saka, es tikai uz 85. minūti varu paspēt. Nāc, tad tikai sāk balīt, jā. Bet man īstenībā tāds subjektīvais un iespējams pilnīgi greizs viedoklis par Champions League finālu. Man patīk, ja ir izteikts favorīts un nosacīti izteikt vājāka komanda. Tad visticamāk tie spēles noteikumi visiem pirms spēles ir zināmi, un aptuveni tie tā arī ir. Viena komanda centīsies izmantot savas iespējas pretuzbrukumos, otriem būs jāspēlē ar bumbu un jāmēģina parādīt savas meistarības priekšrocības. Savukārt, ja es pareizi atceros, tad, kad divi tiešām grandi spēku bildbriedā tiekās finālā, ņem tu dari, Šis ir interesanti, bet kas ir interesantākais vēl tajā, ko tu saki, Reāli ir absolūts favorīts, bet Reāli ir iespējams šobrīd labākā pretuzbrukuma komanda pasaulē. Saproti? Cik interesanti. Tad ir jādod. Kaut ko darīt, lai varētu paši izdarīt. Kas tur notiks? Es domāju, Dortmundē mums būs ļoti interesants pirmās, kā parasti saka, 15 minūtes. Dortmunda varētu būt, kā liels ātru vilciens gāzīsies virsū.
varētu būt, ka viņi vienkārši presingos pa visu laukumu un tas iedos baigo kokteili. Es saprotu, ko tu domā, jau Vinicius jau aizskrien un jau iesat golu, Rodrigo, bet es tā domāju, ka drīzāk tā. Nu, varbūt es kļūdīšos, paskatīsimies, sagaidīsim 1. jūniju, kas tur notiks, bet es domāju, ka viņi mēģinās šādā veidā tā kā pārsteigt, ja? Metīsies virsū, kas it kā izklausās riskanti. Ieraus uzreiz golu un brīvdienas. Skaisti, būs skaisti 1. jūnijas. Bet, Klaus, man ir vēl viens jautājums. Es zinu, ka laika šausmīgi skriens priekš. Champions League jaunais formāts. Tu vari tā īsi noraksturot savas sajūtas par to? Jo man ir diezgan īsi, man ir viens vārds. Sākas uz S, turpinās ar U. Man šobrīd ir līdzīgas sajūtas, jo es tāds esmu diezgan pragmatisks, straujas vai tādas lielas izmaiņas man netik ļoti. Tāpat kā es ļoti bīgi skatos uz pasaules kausa komandu skaitu palielināšanos Eiropas čempionāts. 24 komandas gan saka, ka turnīrs ir ārkārtīgi interesants joprojām, bet joprojām reizē tas ir jautājums, vai mēs mazliet neaplaupām. Nu, kur tad mēs vēl Eiropas čempionātā iesim? Nu, ok, ja Katalonija vēl iegūs neatkarību un vēl kaut kādas valsts iegūs neatkarību, tad vēl viena otra liela valsts varbūt sadrups, un tad mums būs ļoti daudz izlases. Bet, ja tās ir 55, teiksim, dažādu valstu tas, un tur puse tiek uz fināla turnīru, es jau saprotu, ka biznesa tur strādā. Tur jau nav tas 16 komandu turnīrs, un tāpēc es saku, tas ir fenomens, ka Latvijas izlase spēlē fināla turnīrā, 16 komandu turnīrā, un vēl, ko mēs toreiz izdarījām pēdējā spēlē Zviedrijā. Zviedri tur veselu gadsimtu nav zaudējuši pārspēlē, bet veselu mūžību nav zaudējuši savās mājās, un viņi tur līdz svinēs Solnā, un mēs viņiem tādas svinības uztaisījām. Paldies Verpakovskam un ko, kuri mums uzdāvināja fenomenālu pasākumu Eiro 2004. Bet īsumā par Champions League formātu sajūs manējis. Galīgi nē. Labi. Bet iespējams ar jauno sezonu būšu. Bet nē, šobrīd nē. Super rakstās ar īsolu. Jā. Spēlnieku čekers kaut kur sabojājās, noplīs. Labi, Tom, teiksim milzīgi paldies Ilvaram, ka atrada laiku atnākt pie mums ciemos. Tiekamies ar Ilvaru svētdien Anglijas Premjerlīgā. Skatīšos noteikti. Kur tad liksies? Kur tad? Es ticu, ka viņam būs ekrāns, kur viņam jākomentē, un tad būs vēl viena spēle vaļā malā. Cik spēles tu paralēli vari skatīties? Nekomentējot. Ja nav jākomentē. Cik tu jūties komfortabli? Ka tu vari izsakot līdzi. Kā es daru, es pateikšu, kā es daru. Es skatos vienu spēli. Tu skaties vienu spēli? Jā, es izbaudu vienu spēli un neķengāju viņu. 4 spēles neviens paralēli nevar noskatīties. Tā tas ir. Nu, cilvēkiem ar 4 acīm teorēs ir tāda iespēja. Labi. Ilvar, milzīgs tev paldies. Paldies, ka uzaicināji. Mēs tiekamies nākamnedēļ. Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambīcijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, yeah. Flex test, jā. Flex test, oh.